Kā tu domā, kāds ir bijis šis gads, iepriekšējās gada lielaucnieka ceremonijas? Zini, Vija, patiešām pārdomu laiks ir klāt, un, manuprāt, daudzveidīgs viņš ir bijis. Pasākumiem un pašu iniciatīvu un bagāts. Skat, kas tik Lielaucē nav bijis? Izklausās vareni, man patīk dzīvot Lielaucē. Un, lai noskaidrotu šī gada notikumus, balsošanā tika izvirzīti 12 pasākumi, izsverot, cik lielā mērā mēs paši, lielaucnieki, esam tajos ieguldījušies un piedalījušies. Un lai tad iet mūsu top 12. 12. vietā Laivu bāzes izsole. Nomas tiesības iegūst Lielauces pils īpašniece Sijā Mudijā. 11. vietā iedzīvotāju tikšanās ar pašvaldības 10 vadošajiem darbiniekiem. 10. vieta. Bērnu spēļu laukumā pirmo reizi norisinājās sporta diena bērniem. 9. vieta. Tautas nama organizētais Jāņu ielīgošanas koncerts. Tautas dziesmas dziedāja Līgotne, bet tautas dejas dejoja Klapdancis. 8. vieta. Pašvaldības sporta organizatora Gunta Strazdeņa organizētais pārgājiens neapgūtajā putnu mežā. 7. vieta. Pērn 9. decembrī iedzīvotāji paši iededza pagasta egli. Iejutās Ziemassvētku vecīšanu rūķu lomās. 6. vieta. Lielauces deju kopas Klapdancis uzrāviens. Iesaistīti jauni dejotāji, sagatavotas jaunas dejas, šūdināts Klapdanča karoks. 5. vieta. Lielauces pagasta iedzīvotāju padomes vēlēšanas. 4. vieta. Otrās asaru spinningošanas sacensības. Lielauces asaris 2024. 3. vieta. Garīgās mūzikas koncerts pie Lielauces baznīcas mūriem, pieminot Lielauces mūru baznīcas pamatakmens likšanas 280. gada dienu. 2. vieta. Pirmo reizi pēc 2. pasaules kara Lielauces baznīcas mūros notika koncerts. Baltā Galdauta svētki 4. maijā. Un 1. vieta, kā jūs domājat, kas trūkst šajos attēlos? Spilgts ansambļa Sonora Antikva, kamermūzikas koncerts un vēsturnieka Daiņa Bruģa stāstījums Lielauces pilī.